mēs esam nonākušas līdz 6. moduļa pēdējai 5. nodarbībai, un šeit mēs apskatīsim dažus rīkus un resursus, kurus jūs varat izmantot darbam ar savu mīksto prasmju pilnveidošanai savā uzņēmējdarbības ceļā. Pirmajā daļā mēs pievērsīsimies 2 rīkiem, mīksto prasmju un uzņēmējdarbības kompetenču pašnovērtējumam, bet 2. daļā mēs pastāstīsim par papildus pieejamiem resursiem, ko jūs varat izmantot savā ikdienā. Lai pilnveidotu savas mīkstās prasmes, sākumā tās ir jāizprot. Tāpēc apskatīsim dažus rīkus, kas var palīdzēt novērtēt jūsu mīkstās prasmes. Pēc tam būs arī praktisks vingrinājums, ar kuru palīdzību varēsiet izvērtēt savas stiprās un vājās puses. 2 vērtīgi pašnovērtējuma rīki esošajam vai topošajam uzņēmējam ir Work-Linked Skills and Value Assessment. Latviski tas varētu skanēt ar darbu saistīto prasmju un vērtību novērtējuma rīks, un to piedāvā World Learning. Un 2. rīks ir Eiropas uzņēmējdarbības kompetenču ietver struktūra Enter-Comp. Iespējams, kāda jau no jums par to ir dzirdējusi. Pirmo rīku Work-Linked Skills and Value Assessment var lejupielādēt bez maksas. Pirms tam aizpildot īsu pieteikuma formu vietnē World Learning, un jums tad uz e-pastu atnāks linki, no kuriem varēsiet ielādēt anketu. Un ar testa aizpildīšanu jūs varat izvērtēt savas mīkstās prasmes, vispārējās naudas pelnīšanas prasmes un noteiktās pilsoniskās vērtības. Anketā ir iekļauti 56 jautājumi un vidējais aizpildīšanas laiks ir kaut kur 15 minūtes. Savukārt Enter-Comp nodrošina plašākas iespējas uzņēmējdarbības kompetenču novērtēšanai 3 jomās. Ideja un iespēja, resursi un darbība. Un tas palīdz izstrādāt arī personīgas attīstības plānu vai uzņēmuma vai darba spēka attīstības plānu. Abi no minētajiem rīkiem ir vērtīgi. Pirmais palīdz izvērtēt vispārējās mīkstās prasmes, un otrs Enter-Comp sniedz uzņēmējdarbības kompetenču analīzi. Nākamajā slaidā varat redzēt arī pieteikumu paraugu formu, un mans ieteikums, ja nepieciešams pie jautājuma projektu, var norādīt projektu YouPower, kas arī organizē šīs apmācības. Bet runājot par pašnovērtējumu, kas var palīdzēt sevi labāk izprast, bet tas prasa arī ievērot pret sevi godīgumu un objektivitāti. Un vienmēr ir viegli ieraudzīt sevi tādus, kāda mēs patiesībā esam, un ir pavisam dabiska tendence pārvērtēt savas spējas. Un godīgums nozīmē mūsu stipro vāju pušu saskatīšanu un analizēšanu, un godīgums kopā ar objektivitāti ļauj saskatīt reālās lietas, neļaujot personīgām jūtām vai aizspriedumiem aizenot novērtējumu. Papildus meklējiet iespējas iegūt atgriezenisko saiti no līdziniekiem vai mentoriem, varat griezties pie mūsu YouPower mentoriem, un tas var nodrošināt viedokli no citu skatu punkta, kurus mēs paši varētu arī nepamanīt un sniegt konstruktīvu viedokli. Un tā ir arī iespēja mācīties no citu pieredzes un saprast, kā mūsu rīcība vai uzvedība tiek uztverta no malas. Svarīgi, lai sevis pašnovērtēšana nebūtu tikai vienreizējā darbība, bet regulāra un atkārtota, jo tas ļauj sekot līdzi progresam un pārliecināties, ka veiktie centieni dot vēlamos rezultātus. Tāpēc ieviesiet savā izaugsmes aģendā regulāru pašvērtējuma sistēmu. Ieteicams izmantot arī vairākus pašnovērtējuma rīkus, rīku komplektus, jo dažādi rīki var piedāvāt dažādus skatu punktus un arī fokusēties uz dažādu mīksto prasmju
novērtējumiem. Tagad pāriesim pie praktiskās aktivitātes. Lai to īstenotu, vispirms lejupielādējiet un uzstādiet Work Link Skills and Value Assessment rīku. Tam var piekļūt noskanējot ekrānā redzamo QR kodu vai ievadot ekrānā redzamo vietnes adresi. Aizpildiet anketu, lai izvērtētu savas mīkstās prasmes, naudas pelnīšanas prasmes un noteiktās pilsoniskās vērtības. Un tad analizēt rezultātus, lai iegūtu priekšstatu par savām stiprajām pusēm un vājām pusēm, ar kurām strādāt. Un vēl, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, varat izvirzīt smart mērķus, par ko mēs runājam 3. moduļa 3. nodarbībā. Jā, tā ir mērķu noteikšanas sistēma, kas apzīmē konkrētus, izmērāmus un sasniedzamus mērķus noteiktā laikā. Un šī strukturēta pieeja nodrošina to, ka jūsu mērķi ir jēgpilni un sasniedzami. Ja nepieciešams, tad varat arī atkārtoti noklausīties 3. moduļa 3. nodarbību. Nākamā tēma ir par citiem papildus rīkiem un resursiem, ko jūs varat izmantot savu mīksto prasmju attīstīšanai. Mūsu digitālais laikmets sniedz iespējas mācību procesā izmantot tehnoloģijas, un tāpēc sāksim ar rīkiem, kas tiek darbināti ar mākslīga intelekta palīdzību. Tādas platformas kā LinkedIn piedāvā šādus AI darbināmus rīkus, un tie palīdz ne tikai noteikt stipras vai pilnveidojamās puses, bet arī sniedz personalizētus ieteikumus. LinkedIn mājaslapā jūs varat atrast arī vairākus 360 grādu novērtēšanas rīkus, lai iegūtu atgriezenisko saiti no līdziniekiem, vienaudžiem, padotājiem un priekšniekiem. Un ar šo metodi jūs varat iegūt holistisku skatījumu uz jūsu mīkstiem prasmēm. Tāpat arī mikroapmācības var palīdzēt regulāri strādāt pie savu iespēju paplašināšanas, jo tās ietver viegli apgūstamus un īsus mācību ciklus, kas ir viegli integrējami ikdienas dzīvē vai darba režīmā. Un mikromācīšanas ir arī, starp citu, YouPower apmācību mērķis, un šāda veida apmācības ir bieži vien elastīgas, un to var mācīties pārvietojot vai ceļojot. Protams, papildus jūs varat izmantot arī vairākas tiešsaistes apmācību platformas, to starp Coursera, LinkedIn Learning vai Udemy ar plašu kursu plāstu. Un šīs platformas nodrošina elastīgas mācību iespējas, lai sev ērtajā tempā varētu mācīties. Ja? Taču, ja vēlaties iesaistīties mācību procesā, teiksim, ar tādu dzīvīgāku kontaktu, nevis tikai tiešsaistes rīkiem, jūs varat pamēģināt arī individuālas coachinga sesijas, ja, kas jau piedāvā tādu jums personalizētus ieteikumus jūsu prasmju uzlabošanai un dažādu jautājumu risināšanai. Un Latvijā ir pazīstamas tādas personas coachi kā Elīna Tilība, Vineta Bērziņa un citas, un arī citas personas. Protams, ka neaizmirsiet arī par to, cik svarīgas ir atziņas, idejas, ko var sniegt jūsu apkārtējā kopiena. Ja? Iesaistāties sabiedrības aktivitātes vai brīvprātīgajā darbā, jo tas ne tikai atbilst sociāla uzņēmējdarbības principiem, bet arī nodrošina praktisku vietu jūsu mīksto prasmju pilnveidošanai. Ja? Tā ir reāla mācību telpā, kurā tiek pārbaudīts gan komandas darbs, gan efektīvā komunikācija, līderība, tā tālāk vienlaikus sniedzot pozitīvu ieguldījumu arī sabiedrībā. Tagad lūdzu veltiet dažas minūtes uzdevumu. Nopauzējiet video un atbildiet, vai redzamie apgalvojumi ir patiesi
vai nepatiesi. Ja? Tas palīdzēs jums novērtēt jūsu izpratni par šo nodarbību. Un tagad atkal apturiet video un veltiet laiku tām, lai pārbaudītu jūsu atbildes. Noslēdzot šodienas nodarbību un 6. moduli, varam apkopot to, ka esam uzzinājuši par vairākām mīkstām prasmēm, kas ir nozīmīgas sociālajā un tradicionālajā uzņēmējdarbībā, uzzinājām par dažādiem rīkiem un iespējām novērtēt savas stiprās un vājās puses, un apskatījām arī piemērus no dzīves, kas ilustrē mīksto prasmu pielietojumu praksē. Galvenā atziņa ir tāda, kad ir svarīgi apņemties regulāri pilnveidot savas mīkstās prasmes, savukārt sevis pašnovērtējums palīdz mērķu izvirzīšanā, bet efektīvās komunikācija un sadarbība ir būtiska uzņēmējdarbības ceļā. Raugoties savā nākotnē, aicinu ikvienu no jums turpināt praktizēt un pilnveidot savas mīkstās prasmes, piedzīvot dažādus uzņēmējdarbības scenārijus, kā arī pašiem izpētīt papildus resursus un mācību iespējas.